Jā, labdien visiem! Māršinka, RTU 3D betona drukāšana zinātniskā laboratorija. Kopā ar Genādiju pastāstīsim par aktuālajiem projektiem, pie kā mēs strādājam. Iepriekšējās konferencēs jau es esmu stāstījis par 3D drukātu betonu, ko mēs darām laboratorijā, kāda ir tās tie ieguvumi. Paskatīsimies šobrīd no eksponētā betona perspektīvas, bet jāņem vērā, ka 3D drukāts betons 99% vai lielākajā daļā no laika ir eksponēts betons. Galvenokārt droši vien saistīts ar to, ka šobrīd ir vēlme parādīt šo tehnoloģiju, tad, kad tā ir pielietota, jo vēl joprojām tā ir noteikti dārgāka un sarežģītāka lielākajā daļā no gadījumu. Bet, protams, ir ļoti daudz konstrukcijas, kur tā varbūt arī vienīgais veids, kā realizēt. Es te ieliku dažus. Tad šis ir Tora Alvieba baltais tornis, kas šobrīd tiek realizēts Šveicē. Universitāte kopā ar nedaudz ar industriju tādu mākslas paviljonu. Tad, kad tiks pabeigts, tas būs augstākā būve. Šovasar viņi sāka viņu arī būvēt uz vietas objektā. Drukā universitātē, saliek uz vietas tur Šveices kalnos. Tad, kad pabeigs, būs augstākā celtne, 30 metri. Ar šo metodu, ar ko viņi drukā, protams, arī ir iespēja panākt ļoti labu šo virsmas kvalitāti. Tāpēc, runājot par 3D drukātu eksponēto betonu, jāsaprot, ka standartu nav. Beidzot sāk nākt pirmie standarti priekš kādām tehniskajām prasībām, tad priekš virsmas kvalitāti šobrīd nav vienotu standartu, un tas ļoti atšķirās no katra objekta un tajos objektos pielietotajām tehnoloģijām, materiāliem un vispār, kam objekta funkcijas. Tad otrs, varbūt tāds zīmīgs projekts šeit ir būvniecības stadijā lielākais 3D drukātu betona ēku kopums, 100 dzīvojamās ēkas ASV, Teksasā. Kompānija Icon uzbūvēja. Tas ir vienstāvu un būtībā, kad skatās no tālumu, ļoti, ļoti neizskatās nekas īpašs, bet attiecīgi arī tur visur šis betons ir eksponēts. Attiecīgi šīs prasības pret virsmu arī ir diezgan augstas. Tāpat laikā top arī dažādi infrastruktūras objekti, kā šie ūdens rezervuāri vai vēja turbīnu torņi, kuri arī ir iespējami realizēt tā, lai tie būtu, tie ir eksponēti betoni, bet viņi pat var izskatīties labi. Tāpat laikā jāsaprot, šie visi ir šī gada objekti, bet tā nozara nav ļoti veca, tad man tieši šovasar bija iespēja apmeklēt pirmo 3D drukāto ēku Eiropā, kas bija tikai 2017. gadā, tāda maza būve Kopenhāgenā ostas teritorijā. Tā bija pirmā, un tur jau arī ir šīs var redzēt dažādas problēmas, kas tajā laikā vēl varbūt mazāk tika risināts. Tad šādas rukuma plaisas, ar ko daudz no šiem objektiem saskarās, tur ir novērotas. Tāpat ir dažādi šie virsmas bojājumi, kas lēnām attīstās laikā, bet es nezinu precīzi tos cēloņus, bet tur viņi ir izmantojuši reciklētu pildvielu. Tā kā, tur ir ko mācīties un ir ko augt arī šajā nozarē. Skatoties no Latvijas viedokļa, tad arī pagājušajā konferencēs rādīja, kā mēs veidojam. Tad mēs pagājušajā gada decembrī atklājām pirmo publisko 3D betona objektu Latvijā. Tas ir mūsu universitātes zinātnes centra talismans Lablabs. Tāds, es teiktu, diezgan interesants pielietojums betonam. Šis bija studentu projekta ietvaros tika realizēts. Attiecīgi tā virsmas kvalitāte, centāmies viņu godīgu. Attiecīgi arī šeit ir daudz lietas, un kā var mācīties. Un uzlabojumi noteikti ir iespējami. Necik ilgi gāja garām, izskatās diezgan līdzīgi tā kā atklāšanas brīdī. Bet jāņem vērā, ka arī, protams, arī šeit tā prasības arī ir savādākas, jo šobrīd mēs mēdzam dēvēt par mīlētāko 3D drukāta objektu pasaulē, jo to parasti cilvēki viņi aplūko ļoti tuvu, viņi nāk, viņi tur tausta, skatās un vienmēr fotografējās, tāpēc arī jāskatās, kādas varētu būt tās prasības objektam, jo visi viņi apskata ļoti tuvu, tad
Jā, mēs parasti mainoties dažādām sezonām, dažādām aktualitātēm, viņš tiek izmantos 1. septembri, tad, jā, kad skolnieki nāk ekskursijās. Un tad, lai paši sev mestu izaicinājumu, tad mums projekta ietvaros veidosim nākamo, tas ir Lablaba lielais brālis, Lablaba 2. Tas varētu tapt uz nākamā gada septembri. Šobrīd studenti projekta ietvaros cenšas uzmodelēt, kā tad tādu vispār salikt kopā, sataisīt. Viņš būs nedaudz lielāks, ar lielāku galvu, gudrāks, tad jau redzēs. Bet arī šeit mēs šeit izmantosim tādu eksperimentālu maisījumu, kur mēs projekta ietvaros veidojam, kur būs daudz liels pelnu saturs, attiecīgi, lai būtu grūtāk, bet tāpat laikā, lai arī varētu redzēt kaut kādu varbūt attīstību laikā šādiem te objektiem. Nedaudz iespiedīsim kaut ko no tādiem rezultātiem un zinātnes. Tad viena no problēmām, ar ko saskarās 3D drukāšanā, kur var rasties problēma, ir tieši šis starpslāņu savienojums. Kaut kas līdzīgs augstajai šuvei, tikai var tomēr arī savādāks. Tas, protams, atkarīgs no tās 3D drukāšanas tehnoloģijas, jo ir maisījumi, kas izmanto pātrinātāju, tādējādi šis slāņu ātrumam ir ļoti liela nozīme. Mēs, izmantojam vienu komponentu maisījums pārsvarā, tad tas nozīmē, ka mums ir diezgan lielas ciklu laiks, bet ja veidojas šīs augstās šuves, tad protams, tas varbūt neietekmē uzreiz to vizuālo, uzreiz to nevar pamanīt, bet tas galvenokārt var ietekmēt nākotnē saistībā ar dažādiem ilgmūžības problēmām, jo, arī tur veidojas kaut kādas problēmas šajā te šuvē, tad tas uzreiz varbūt nav pamanāms, bet, arī 3D drukātā betonā, tāpat kā parastā, šī te kopšana arī gan izbūves, gan pēc tam ir diezgan svarīga. Lai tur nedaudz arī to apskatītu plašāk, mēs piedalījāmies tādā starplaboratoriju testā, kur laboratorijas no visas pasaules mēģināja pēc vienādiem apstākļiem paskatīties, kāds šis tāds starpslāņu savienojums varētu ietekmēt un kāda būtu salīdzinājums ar standarta betonu, vai tur ir tam 3D drukātājiem kāds sliktāki rādītāji, tur tika vairāki testi, ūdens absorpcija, kur skatījāmies no dažādām pusēm, vai tā absorpcija savādāk, jo tas ir jāņem vērā 3D drukātam betonam, ka tas materiāls, viņam ir īpašības dažādos virzienos, dažādos virzienos. Attiecīgi ir jāskatās gan drukāšanas virzienā, gan perpendikulāri, gan no augšas, jo tās īpašības diezgan mainās. Tie ūdens absorpcijas testi norādīja, ka, protams, šī augstā šuva ievērojami to ietekmē, bet to ir grūtāk parādīt grafikā. To vieglāk ir redzēt karbonizācijas testa gadījumā. Tur arī vieglāk salīdzināt, kāda ir šī atšķirība starp veidņotu betonu un 3D drukātu betonu, izmantojot to pašu sastāvu. Attiecīgi mainot tikai iestrādes tehnoloģiju, pātrinātā karbonizācija, šī gadījumā gan tikai pie 1% CO2, bet pietiekami ilgu laiku. Tad šeit ir tāds, var redzēt, kā tas attīstās laikā. Šis ir drukātājiem bez šīs augstās šuves. Un salīdzinot, šeit gan bilde nav tam veidņotajam, bet būtībā tas karbonizācijas ātrums ir apmēram tāds pats. Tur nebija ievērojams atšķirības, bet ja mēs redzam uzreiz, var redzēt šeit vizuāli, ja ir atstāta šī augstā šuve, tas nozīmē, ka var redzēt, ka ievērojam šī karbonizācija tad veicinās šajā daļā, attiecīgi arī visi ilgmūžība. Tur varētu rasties dažādas problēmas. Jā, tas bija tie galvenie secinājumi, bija tieši saistīti ar to, ka, ja mēs nodrošinām atbilstoši printēšanas un maisījuma apstākļus, mēs varam izveidot līdzvērtīgu betonu, veidņotam betonam 3D drukāšanu, bet tomēr ļoti liela uzmanība ir jāpievērš šai augstajai šuvai. Īsumā vēl pa pāris projektiem. Tad, kā jau minēju, tajā vienā mēs ar industriju kopā ar Sakretu un universitātēm un partneriem no citām Eiropas valstīm skatāmies, kā mēs varētu samazināt cementu daudzumu šajos 3D drukājumos maisījumos. Un šī projekta ietvaros tieši šis otrais objekts arī taps. Tas uz septembri. Un tāds jaunākais projekts tieši saistīts ar
Otru aktualitāti, tad CO2 daudzumu samazināšanu, tad šeit mēs sev metām izaicinājumu un mēģināsim drukāt pilnīgi bez cementa, tikai ar pelniem, augsta kalcija satura pelniem, pucelāniem un dažādiem būvgružu veidiem. Attiecīgi šobrīd esam interesēti dažādās reciklētās pildvielās, tā kā ja kādam ir kaut kas interesants, noteikti pienāciet vēlākos starpbrīžos. Un šeit mums tas mērķis ir radīt salīdzinoši zemes stiprības būves vai objektus, tas vairāk būtu kaut kādām krīzes situācijām vai tur, kur nav nepieciešams varbūt augstas prasības, attiecīgi droši vien varbūt pilnībā eksponēt šis te betons, vismaz pret āra apstākļiem varētu nebūt, bet spētu noteikti kaut kādu funkciju izpildīt. Un tad Genādijs pastāstīs par ģipša, cementa, pucelāna projektu nedaudz. Kā tur bija? Es nedaudz papildināšu Māru prezentāciju. Mēs turpinām strādāt un meklēt alternatīvas risinājumus, lai piemeklētu sastāvus 3D printēšanai. Un viens no tādiem interesantiem risinājumiem ir trinārais ģipša, cementa, pucelāna kompozīcija. Ja? No vienas skatiena var traki savienot kopā ģipsi un cementu. To nedrīkst darīt parasta dzīve, bet ja mēs piemeklējam vēl trešu komponentu, tas ir pucelāna komponente, viņa jābūt speciālā, mēs izmantojam, piemēram, metakaulīnu. Tas ir ļoti jūtīgi, bet var izgatavot sastāvu, kas tieši no printēšanas viedokļa, viņš pateicoties ģipsim ļoti ātri iesaistās, pateicoties cementam, viņam ir gala stiprība pietiekama un arī ilgmužība. Nākošā slaida ir parādīts, ka ir iespēja arī izmantot alternatīvu ģipsi, tādu kā, piemēram, ne tikai būvģipsi, kas pārdodas no Knaufa, bet arī mēs reciklējam vecas ģipškartona loksnes, gan no ražošanas, gan arī no būvlaukuma, un arī izmantojam arī no Lietuvas fosfoģipsi. Un tātad pēc stiprības rezultātiem var dabūt sastāvu, kas ļoti tuvojas līdzīgam cementa bāzes sastāvam, kas domāt 3D printēšanai. Sausa veida stiprība ir ap 40 megapaskaļiem un slapja veida 34. Tātad šim materiālam atmikšķiešanas koeficients, tas ir stiprības samazināšanas slapja veida, ir nedaudz lielāk nekā cementa bāzes. Parastam ir 90%, šeit ir 0,7, 70%. Bet no ilgspējas viedokļa ģipsis paņem ražošanas laika 5 reizes mazāk CO2 emisijas. Ja? Un tātad, pat cik šai sastāvā ir līdz pat 60% ģipsis, mēs varam redzēt pēc dzīves cikla aprēķina, apmēram 1,5 reizes mazāks ir CO2 karbondioksida nospiediens, kas šodien tas ir ļoti aktuāla un populāra tēma. Pēc ilgmužības, protams, kas nav domāts infrastruktūras objektiem, bet izmantot, piemēram, zem nojumes, pat ārsiena konstrukcijām, jo pēc salturības testa mēs ieguvām klasi XF1, ja, pēc nobīruma testa. Un arī ūdens uzsūtes radīt arī pietiekoši labi. Optimizēt sastāvu, piemēram, kreisa pusē ir parādīts, kā tikai ģipsi, cementa, pucelāna un smiltis, un labajā pusē ir parādīts pievienojam arī kaļķakmens miltus, ja, paaugstinot to pastas daļu, un varat redzēt, var būtiski ietekmēt uz 3D printētas virsmas vizuāla izskatu, gan teksturu, gan fakturu mēs varam ietekmēt. Labajā pusē viņš daudz gludāk un daudz maigāk sanāk virsma. Tā ar to es gribu papildināt, ja, šis pētījums vēl tiek turpināts un ir perspektīvas to attīstīt. Paldies par uzmanību.